1920. gadā Kārlis Ulmanis nodibināja kultūras fondu. Kultūras fonda uzdevums, tāds pats kā tagad, gādāt naudiņu tiem, kas prasa priekš dažādiem kultūras objektiem, kaut ko būvēt, kaut ko celt vai kaut ko tādu. Un tad 1923. gadā, kad Meņģelē bija 1000 iedzīvotāju un bija ļoti aktīva biedrību darbība, Meņģeles pagasta valdes aktīvie cilvēki uzrakstīja tādu prasījumu kultūras fondam piešķirt naudu biedrības nama celtniecībai. Viņi pamatojās uz to, ka Meņģelē ir ļoti daudz cilvēku un nav nevienas vietas, kur varētu sanākt liels pulks cilvēku uz sapulcēm vai uz kaut ko tam līdzīgu. Kultūras fonds daļēji atbalstīja to prasījumu. Tajā laikā valdīja divas naudas Latvijā. Vēl bija cara rubļi, un 23. gadā bija tikko ieviesis lats. Un, vārdu sakot, tajā brīdī abas naudas ceļoja, abas naudas tika lietotas. Un tas kultūras fonds piešķīra 50 000 rubļu. Toreiz vērtība bija, tātad viens lats bija 50 rubļi. Tad tas sanāk 5000 rubļi, jā? 5000 lati. 5000 lati. Protams, 5000 lati bija daudz pa maz, lai varētu kaut ko uzcelt, bet iesākt varēja un pasūtīja projektu. Kā tagad tas vēl kas ilgi, arī toreiz ir vilcies diezgan ilgi. Un tas projekts gatavs tika tikai 1928. vai 9. tak neatceros gadā. Un tajā laikā tika rakstīts vēl viens pieprasījums, piešķīra vēl 2000 latu. Un tad sāka tā tautsnama celtniecība, lai gan arī tad tās naudas bija pa maz. Mūsu pagasta valde, kas tajā laikā jau arī tur atradās, domāju visāds variants, kā tikt uz priekšu, jo vajadzēja, Meņģelē bija tā aktivitāte ļoti liela, bija ļoti daudz biedrību, te spēlēja teātri, te bija attīstīti kori, kas brauca pat uzstāties radiofonā, un vispār bija ļoti daudz tādu vajadzību, kad cilvēkiem ir jāsanāk kopā. Un tad to vietu pa katru cenu gribēju uztaisīt. Un es domāju, ka vajadzētu vākt ziedojumus. Tur sauca speciālu sapulci, mums bija tāds pagasts Krīvers Neimans, kas esot bijis tajā laikā visa šitā tāds īsts bīdītājs, un, mēģinājis teikt, ka tā nevar uzreiz tā vākt tos ziedojumus, jāvāc pakāpeniski, un viņš ir paredzējis, ka tas varētu ilgt vairākus gadus šī ziedojuma vākšana. Protams, vienmēr ir skeptiķi, īpaši, ja kaut kas tāds ļoti radikāls no kāda nāk, tad ir skeptiķi, un arī tādi bijuši neticīgie, kas teikuši, nē, kur tad mēs varam tik lielu projektu gatavs, ēka ļoti liela, bet tik lielu ēku šeit mēs neesam spējīgi uzcelt, mēs neesam spējīgi to naudu savākt un tā. Bet, ar to tiem līdzekļiem, kas tomēr bija, to tautsnams sāka celt, kas toreiz tika kā biedrības nams domāts, un tie darbi gāja pamazām uz priekšu. Paredzēja tiešām ļoti bagāti. Tātad es neesmu atradusi, kā sauca arhitektu, kas ir šo projektu taisījis, bet projekts tika saskaņots ar pienotavu. Šeit sāka būvēt tātad 1929. gadā un 1928. gadā piensaimnieku biedrība arī par savākiem ziedojumu līdzekļiem daļēji, protams, cēla to pienotavu. Un arhitektūra tika veidota tā, lai tas kopskats, kad nostājas skaidrs un labām ēkām. Šeit vairākie tie jumtu līmenīši tāda, un viss kaut kāds, un lai tās ēkas veidotos tāds komplekss kopā. Un turpat ir tāds apraksts. Es nevarēju atrast, kas to aprakstu ir taisījis, bet tas apraksts ir vienā no preses izdevumiem. Es nevarēju salasīt apakšā autoru vairs, bet tur bija, ka tautas namu atklāja, kad viņš jau nebija īsti gatavs, atklāja, tas bija 31. gads, un pienotava jau bija gatava. Un tur ir 31. gada 2. Ziemassvētkos sniegs. Un tur bija aprakstīts,
kā tas ir, tas stāv kaut kur te pretī, un tur ir tie tautas no jumtiņa apsnigušie, tālāk seko Pienotavas, tādi paši daudz jumtiņa apsnigušie, un aiz Pienotavas apsnidzis ezers. Jā. Tātad tas, kurš veidoja šīs konstrukcijas, kas veidoja, kas taisītos projektus, ņēmuši vērā visu to kopskatu visai šai lietai. Lūk, bet, redzot, ka iet tās lietas uz priekšu, Tautsnama zāli paredzēja ļoti lielu, un tā ir arī tagad tā 200 cilvēkiem paredzēta. Tad Tautas namu nolēma atklāt, tad, kad skatuve vēl nebija gatava. Jo, principā, daudzas funkcijas tas Tautsnams varēja jau pildīt. Un skatuves vietai aizsita vienkārši priekšā dēļus, un 1931. gada 2. Ziemassvētkos bija ļoti, ļoti liels pasākums, kas tika atspoguļots visā Latvijas presē, un vispār šis Tautsnams bija tajā laikā tika atzīts par lielāko lauku tautas namu. Dažus gadus vēlāk, šķiet 33. gadā, uztaisīja arī skatuvi. Un skatuve arī nebija parasta. Skatuves arhitekts skatuvei bija tāds cilvēks, arhitekts uzvārdā Veinšteins, kurš taisīja skatuvi, kurš projektēja skatuvi arī Latvijas Dailes teātrī. Un mūsu skatuve, ja jūs kādreiz tur būsiet, vai kāds varbūt arī ir bijis jau, faktiski ir tāda miniatūra Dailes teātra skatuve ar visām porķerām, ar visiem trīšiem, ar ko varēja visu pacelt uz augšu. Apakšā zem skatuves ir tā saucamās aktieru istabiņas un noliktavas dažādiem tur aksesuāriem un visam kam. Tātad Tautsnams tika uztaisīts tādā veidā. Un atkal, tad, kad skatuvi atklāja, atkal bija ļoti liela balle meņģeliešu. Kā raksta prese tā laika, bija ļoti, ļoti daudz, tā ka sēdvietu nepietika. Ja ņem vērā, ka tajā laikā Meņģelē bija 1000 cilvēku, un ja nepietika 200 sēdvietu, tad, ja pieskaita stāvvietas, tad visi, es domāju, tie, kas varēja te nokļūt, bija arī atnākuši, jo meņģeliešiem tas bija ļoti svarīgi. Tās biedrības te darbojās ļoti daudz, tās bija visas redzamas, te bija labdarības biedrība, lauksaimniecības biedrība, lopkopēja biedrība, piensaimnieku biedrība, kultūras biedrība. Es visas neatceru, ļoti daudz biedrību. Atkāpjotos no šī, atkal savukārt vienā citā tādā materiālā es lasīju, ka sāk pārskatīt Meņģeles biedrību skaitu un sāk kaut kā tur mēģināt ierobežot, ka tā kā pa daudz to biedrību jau tur ir saradies un ka tur vajadzētu viņām apvienoties tam biedrībām. Lūk, jā, tas tātad ir par Tautas namu un Pienotavu. Tad, kad atklāja Pienotavu, tā arī bija ļoti, ļoti liela svētku diena visiem meņģeliešiem. Šeit bija daudz labu saimnieku ar gotiņām un ar to pienu. Un tad tur nodemonstrēja, tajā atklāšanas dienā savedis saimnieki pienu un nodemonstrēja visiem, kas atnākuši, bija atbraukuši arī, man liekas, ka toreiz Kviesis bija mums tas prezidents un kas, var sakot, valdības vīri bija atbraukuši un visi uz to, jo tas arī bija ļoti liels notikums, tā Pienotavu ļoti liela bija. Un parādīja, kā notiek tā piena separēšana. Publiski tiem visiem sanākušajiem cilvēkiem to parādīja, kā tas bija. Lūk, Tautsnams mums darbojas ar vienu, Tautsnams ir atjaunots iekšā, mēs tagad nevaram iet, bet vispār mūsu Tautsnams pēc atjaunošanas, daži saka mazā rundāle, iekšā zāle, jo zāle patiešām ļoti skaista, mēs arī tā ļoti cienam un ļoti mīlam šo vietu, un mēs te nākam, un, ko mēs varam, to mēs daram, mums nav vairs 1000 cilvēku, kā viņus dabūt, mēs nezinām, kā dabūt, bet tie, kas ir atlikuši, tie šo vietu ļoti izmanto un slīpē tās grīdas, tur dzied, tur dejo, tur vingro, tur taisa ballītes, un pārcakot visi tā. Pienotavā ir privatizēta, Pienotavā, veido viesnīcu, saka, pagaidām tur neesam redzējuši vēl to viesnīcu, bet, vispār tur, jā, Pienotava ir privatizēta, un tur tā teritorija vairs Ēka tiek saglabāta, kā redz. Jā, ēka tiek saglabāta, ir sakopta apkārtne patiešām, jā,
Nu, un galā, nu, zinat, ja kāds to var izdarīt, nu, tad ir jāļauj, lai viņš to arī dara, nekā skaista ēka tur, teiksim, aiziet bojā. Cik cilvēki?